Jā. Jā, tā kā es sāku ierakstu. Jā, tātad kopā jums būs 22 jautājumi. Pēc tam jūs arī, un pa vidu jūs man arī varat uzdot jautājumus. Tad vienkārši jūs pierakstat šos te jautājumus, un tad uzreiz arī klāt atzīmīti no 1 līdz 10, cik jūs tieši šajā brīdī sev varat ielikt. Un šeit arī mazliet noņemam nost tādu skepsi, varbūt, ja pieņemsim šobrīd tu esi tādā zemākā dzīves punktā, tad varbūt, padomā, vai tiešām ir tik slikti, kā tu gribi sev ielikt. Ja? Vai arī, ja tu esi ļoti, ļoti augstā dzīves punktā, tad atkal varbūt jāpaskatās ir reāli, kāda tad ir tā reālā sajūta, bet noteikti tas pirmais feelings, tā pirmā sajūta, kas tev nāk, tā arī būs tā pareizākā, ko tad tu šajā brīdī, teiksim, jūti un kādu atzīmi tu sev vari ielikt. Tātad kopā ir 220 punkti. Tātad pa katru jautājumu ir iespējamais ir 10 punkti. Teikšu godīgi, man pašai parasti no 22 jautājumiem, rēties varu ielikt 10 sev, ja, jo man liekas, ka vienmēr var labāk un vienmēr, es arī gaidu kaut ko labāku no dzīves, tā kā tā. Tātad nosaukums vispār, tas ir tāds, es neteikšu, ka tas ir mans izdomājums, jo vienmēr jau ir tas, ko mēs izdomājam, kāds jau pirms mums to ir izdomājis, ja, tā kā šis ir vienkārši tāds mans jautājumu kopums, kurus arī esmu izmantojis kādreiz savos kursos ar meitenēm, tā kā tās, kuras kādreiz ir bijušas pie manis, tās jau noteikti ir pildījušas šo te, bet es laikam šeit nevienu nemanīju, kas ir bijušas pie manis. Tātad mans apmierinājums ar dzīvi šobrīd. Tā arī rakstam augšā, tātad mans apmierinājums ar dzīvi. Un liekam 3. novembris 2024. gads. Un uz leju tātad būs 22 jautājumi. Šobrīd, ja negribas rakstīt jautājumus, varat vienkārši ielikt no 1 līdz 10 sev, un pēc tam jau jūs ierakstā, ko es atkal ielikšu savā YouTube kontā. Un Sabīna noteikti jums nosūtīs linku, tad jūs varēsiet tos jautājumus pārskatīt. Bet tas ir tāds ļoti labs veids, kā ik pa laikam sevi atkal atgriezt tādā pareizajā ritmā. Es teiktu, tā ir tāda mazliet tāda disciplinēta atbildības uzņemšanās pār savu dzīvi. Tādā veidā. Tā kā labi, mums būs 40 minūtes, īsnībā jau mazāk, es ļoti daudz jūsu laiku netērēšu. Tā kā sāksim. Tātad pirmais jautājums ir par personīgo dzīvi. Tātad mana personīgā dzīve no 1 līdz 10. Tātad 10 ir tad, ja tu esi savā personīgajā dzīvē, šeit ir domātas partnerattiecības, tātad attiecības ar vīrieti. Tātad, ja tu esi fantastiski laimīga, jums ir augstākais vilnis, ja? Vismaz šajā brīdī tev tā šķiet, ja? Un tad tev ir 10. Viens ir tad, ja, tu esi, galīgi slikti, teiksim, ir šajā jomā, ja? Un tu vispār 10 gadus neesi redzējusi pretējo dzimumu, piemēram, ja, un vispār izvairies no viņiem, piemēram. Es ceru, ka jums nevienai tā nav, jo, ja jūs esat šeit, tad jūs noteikti esat skaistas, gudras, uz izaugsmi tendētas sievietes. Tātad ieliekam no 1 līdz 10, cik jūs šajā brīdī, tieši šajā brīdī domājat. Tā, nākamais ir karjera, mana karjera no 1 līdz 10. Un tātad ar karjeru ir domāts tas, cik tu labi jūties savā profesijā, savā darbā, vai tu esi novērtēta, cik ļoti tu esi novērtēta, kādi ir tavi kolēģi, kāds ir tavs darba galds, kāda ir tava ikdiena, kāda ir tava vide. Šeit mēs nerunājam tieši par naudu, šeit ir vairāk tieši tā, protams, nauda arī iet pie karjeras klāt, bet naudas jautājums mums būs atsevišķi. Šeit ir vairāk par to, kā tad es jūtos savā darbā, jā, kā es sevi nesu, vai tas ir tas, ko es tiešām gribu darīt.
Tātad atkal no 1 līdz 10. Es pildu kopā ar jums. Tā, nākamais ir vizuālais izskats. Tātad, tad, kad tu ieskaties spogulī, kas ir tas, ko tu redzi, kā tu jūties par to, ko tu redzi, cik tu esi apmierināta ar to, ko tu redzi. Bet te mēs atkal bišķiņ pamanām, jo mums jau sievietēm nekad nav labi, vai ne? Un vienmēr mēs pie kaut kā varam piekasīties, ja tā var teikt. Ja? Tad tiešām, tad, kad tu ieraugi sevi, kas ir tas, ko tu redz, un šis vizuālais izskats ir koptēls, ja? Kā tu izvēlies apģērbus un kā tu sevi pasniedz pasaulē, jo patiesībā tas, kā mēs izskatāmies, tas ir arī kā mēs jūtamies par sevi. Ja? Jo man pašai ir tādi periodi, kad tas gan ir ļoti reti, bet ir tādi periodi, kad es teiksim, izvēlos tikai melno krāsu. Man nav nekas pret melno krāsu, bet vismaz es savā dzīvē esmu pamanījis to, ka tad, kad es izvēlos, piemēram, tikai un vienīgi melnos toņus, man tomēr kaut kur zemapziņā kaut kas nu, nav tā kā īsti tā kā varbūt es gribētu, jo es pārsvarā staigāju nu, ar tādiem gaišajiem toņiem un man ir kaut kādi košie akcenti, bet tad, kad es izvēlos, piemēram, pilnīgi melnu, tad es tā kā jūtos nepārāk, bet tas nenozīmē, ka jums ir tieši tāpat. Varbūt kādai no jums melnā krāsa ir tieši, wow, es šobrīd esmu savā labākajā amploā, ja? Tā kā tas ir, es tikai dalos ar sevi, bet jūs pašas uzreiz varbūt kaut ko varat padomāt, kā tad ir jums, ja? Tā, tad vizuālais izskats. Tā, nākamais ir mani draugi. Tātad tavi draugi, kā tu jūties kopā ar saviem draugiem, un man par draugiem ir tāds ļoti, ļoti tāds interesants formulējums, kā es nosaku, kas ir labi draugi, un mani labi draugi ir tie, ar kuriem satiekoties, viņi runā par mani, nevis par sevi. Šo arī mazliet var pārprast, bet tā doma ir tāda, ka taviem draugiem tu interesē. Viņi nevis satiekas, lai pastāstītu par sevi, kas, protams, arī citreiz notiek, jā, bet pārsvarā viņiem tomēr ļoti interesē tavs jautājums. Tas ir, piemēram, tu draudzenēs izstāstījusi, ka tev, piemēram, ir kaut kāds pasākums, jā, ļoti svarīgs, piemēram, eksāmens vai kaut kas tāds, un jūs tagad neesat tikušās 3-4 dienas, bet pirms 3-4 dienām tu viņai pastāstīji par šo pasākumu, ja? Un, pieņemsim, paiet tās 3-4 dienas, un tu saņem no viņas ziņu, lai tev šodien izdodas, piemēram, ja? Un tas ir tas, kā es redzu draudzību, kurai tad vajadzētu būt tādai, nu, ļoti, ļoti, ļoti labai un vērtīgai. Man ar draudzenēm tiešām ir paveicies, un es šeit pat varu ielikt sev 9. Interesanti būtu, kā tad tas būtu jums. Nākamais jautājums ir mana atpūta. Kad tu pēdējo reizi esi kārtīgi atpūtusies? Kā tu jūties? Un šeit arī tāds ļoti interesants moments, ka to var tā kā saprast bieži vien caur meditācijām. Kā tad es jūtos? Cik ilgi mans ķermenis tā pa īstam nav atpūties? Cik ilgi mana dvēsele pa īstam nav atpūtusies, ja? Cik ilgi mans prāts nav atpūties, un kā tad mēs varam atpūtināt prātu? Prātu mēs varam atpūtināt, noņemot visus sensorus, teiksim, ja? Kas kairina prātu, tas ir telefoni, televizori, visādi citu cilvēku viedokļi, ja? Kad mans ķermenis ir atpūties, kas vispār priekš manis ir atpūta, tas noteikti katrai ir kaut kas savs. Jā, es ļoti gribu atpūsties, jā. Jā, es arī piefiksēju savu atzīmīti. Tā, nākamais ir mans augums no 1 līdz 10. Un šis ir tas laikam vistriggerējošākais jautājums droši vien mums sievietēm. Tātad 10 ir tad, kad tu kaila nostājies pie spoguļa un tu apbrīnos sevi. Tad ir 10, tu saki, wow, nu, ideāli es esmu kārtīgi pastrādājis. Tātad no 1 līdz 10, kā tev ir šobrīd? Jā.
Tad nākamais. Šis ir īstenībā viens no tādiem jautājumiem, kas bieži vien ir tāds vistriggerējošākais, un tas ir mana disciplīna. Cik ļoti es vispār sevi disciplinēju? Un disciplīna, ko es uztveru ar vārdu disciplīna? Disciplīna ir tad, ka tu katru dienu konkrētā laikā, nu labi, varbūt ne konkrētā laikā, bet tu katru dienu izpildi kaut kādas darbības, ko tu vari saukt par disciplīnu. Tātad tu nepārkāpi sev dotos noteikumus. Un šeit man arī tāds lielisks piemērs, ka, piemēram, cik reizes mēs gribam sākt celties 5 no rīta vai 6 no rīta. Katrai tas ir kaut kas savs. Un tad, kad mēs sarunājam pašas ar sevi, piemēram, es sev saku, ka es tagad sākšu celties 5 no rīta, piemēram, ja, un pienāk 5 no rīta, un es jau sevi atrunāju, kad, jā, nu priekš kam un tā tālāk, un tad es vienmēr saku, kas būtu, ja tajos 5 no rīta tev ir sarunāts ar kādu, kurš tevi gaida ārā pie durvīm, piemēram, ja, un kāpēc mēs dēļ citiem cilvēkiem varam izdarīt to, bet pašas priekš sevis nē, un tad tā augstākā pilotāža ir tad, ka tu to dari dēļ sevis, ne dēļ kāda cita. Tātad mana disciplīna. Šis vienmēr ir jautājums, kas bieži vien ir nu tāds, jā, daudzām ir tāds, jā, ka jāpiestrādā. Tā, nākamais jautājums ir manas mājas. Un ar šo jautājumu arī tas ir, kā tu jūties tad, kad tu atnāc mājās. Vai tev ir kāds īpašais savs miera stūrītis, kur tu iesēdies pēc darba, paņem plediņu, iedzer tēju, iededz svecīti, vai tev ir kāda sava rituālā vieta, jā? Vai tev ir mājās ziedi, tas ir tad, ja tev patīk ziedi, bet es pieļauju, ka visām sievietēm patīk ziedi. Vai tu pati sev iegādājies šos ziedus, vai varbūt tu gaidi, ka tev kāds uzdāvinās, un tad, ja neviens nedāvina, tad tu esi nedaudz neapmierināta, ja, un tā. Un kas ir interesanti ar šo te jautājumu, tad, kad es viņu pildīju pašu pirmo reizi dzīvē, man tā sanāca, kad es dzīvoju dzīvoklī, kas, nu, es viņu īrēju, un tur bija tādas tumši brūnas mēbeles tādas, un es ilgi nevarēju sadzīvot ar tās iepriekšējās saimnieces to stilu, ja, jo tumšas krāsas tas nav mans. Un kas ir interesanti, ka es sev ieliku 5, un pēc tam kaut kā neapzināti, ko es izdarīju, es visas tās mēbeles, saimnieces mēbeles ieliku boksā, uz tiem 2 gadiem, ko es tur dzīvoju tajā dzīvoklī, un es nopirku savas mēbeles gaišas. Un tad pēc tam es skatījos, jā, redz, kā es esmu pati uzlabojusi to savu jomu, jā, šo te māju sajūtu, jo vienkārši es konstatēju, ka man ir 5 un man tas neapmierināja. Tā kā arī pēc šī te uzdevuma es pieļauju, ka jums varētu būt diezgan daudz tādas pozitīvas pārmaiņas tieši tajos jautājumos, kur ir jums viszemākās atzīmes, ja? Tātad, nē, es īsā skatos, ka man bija 3. Man bija 3 par manām mājām, un pēc tam, pēc kāda laika, man jau bija 7. Jā, šobrīd es noteikti sev varu ielikt 8, jo, protams, vienmēr jau var labāk, vai ne? Tā, nākamais ir mans apģērbs. Šis jautājums, mans apģērbs, tātad tava garderobe. Kā es uztveru šo te jautājumu? Tas ir tava garderobe ir uz 10, tad, kad tu atver skapi un wow, tur viss ir skaisti sagludināts, viss ir, nav neviens diedziņš nekur, visas drēbes, ko tu uzvelc, tas ir, tu jūties kā karaliene, tu jūties īpaša, tu jūties skaista. Un tas ir arī tas veids, kādā veidā es esmu atbrīvojusies no savas vecās garderobas, jo es zinu, ka ļoti daudzām sievietēm
ir mazliet žēl izmest lietas, jo garderobē nevajadzētu būt tām kleitām, kuras ir paredzētas tad, kad es notievēšu, piemēram, ja? Jo dzīve ir tagad, ja? Un tu esi tāda, kāda tu esi, un tas ir arī par sevis pieņemšanu, jo es varu būt apmierināta ar savu augumu arī tad, kad es neesmu supermodelis, kaut kāds augums, un kurš vispār nosaka šos te parametrus. Savus ideālos parametrus nosaki tu pati, ja? Kā tad es šobrīd jūtos, kā es izskatos, un mēs katra esam unikāla ar to, kādas mēs esam. Tātad tavs apģērbs, tad, kad tu atver skapi, kāda ir sajūta, ja? Un ja nav tā kā gribētos, tad ieteiktu iziet cauri savam skapim, ar jautājumu, vai šis apģērba gabals, kad es viņu uzvelku mugurā, vai viņš dara mani laimīgu. Un tad arī tev sanāk šī te atzīme. Nākamais ir jautājums attiecības ar bērniem. Ja gadījumā tev nav bērnu, tad attiecības ar kādiem tuvākajiem, ja, kas tev ir vispār tavā apkaimē, bet vairāk šis jautājums tieši attiecinās attiecības ar bērniem, un šeit atkal manā skatījumā, ko nozīmē ideālas attiecības ar bērniem, tas ir tad, kad tev ir pilnīga uzticība, viņi var pie tevis atnākt gan tad, kad ir labi, gan tad, kad ir slikti. Protams, bērniem arī ir tādi periodi, kā piemēram pusauģu vecums, ja, kad bērnu galvenais uzdevums ir izaicināt vecākus. Un šo es iemācījos pie Ivetes, tad, kad es mācījos sistēmiskos sakārtojumus, brīnišķīgi pasniedzēja. Un viņa man tā nomierināja, jo man šobrīd vecākajam dēlam ir 12 gadi, un tad man vēl tas ir priekšā, un tad viņa teica, ka pusauģu galvenais uzdevums ir izaicināt savus vecākus, principā izvest. Un ko bērni grib ar šo te izvešanu? Bērni tajā brīdī pārbauda, vai mēs kā vecāki viņus pieņemam tādus, kādi viņi ir, vai arī mēs gribam viņus pārmācīt. Un ko tas bērniem dod? Viņiem tas dod to, ka tad, kad viņi izauga lieli, viņi spēja būt autentiski. Kāpēc, pieņemsim, mēs ļoti daudzi nespējam būt tādi, kādi mēs esam? Mēs mēģinam uzlikt dažādas maskas. Mēs nevaram būt neapmierināti, mēs nevaram būt bēdīgi, jo mūs savā laikā nepieņēma. Tas nozīmē, ka tad, kad, piemēram, tev ir šie te hormonu uzliesmojumi, pieņemsim, pusauģu vecumā, vecāki saka, tūlīt tu iesi, pieņemsim, ja tā ir šķirtā ģimene, tūlīt tu iesi dzīvot pie tēta, piemēram, vai kaut kas tāds, un bērns jūtas atstumts. Aha, tātad mani nemīl. Un bērns ar šo te savu izaicinošo uzvedību, viņš grib pārliecināties, vai vecāks mīlēs mani tādu, kāds es esmu. Un tas mūsu uzdevums kā mammām ir mīlēt bērnus dažādus, un tur vajag kārtīgu pacietību, ja? Tā kā varbūt jums noder arī šis un nomierina, un vēl man ļoti patika, kā pasniedzēja teica, ka mēs, mammas, esam izdarījušas labāko, ko vien varējām dēļ saviem bērniem, neskatoties uz to, ka varbūt šobrīd mēs atskatāmies uz kaut kādiem dzīves lēmumiem un mums liekas, ka mēs kļūdījāmies. Nē, patiesībā kļūdu nav. Un tajā brīdī, tajā konkrētā brīdī mēs izdarījām vislabāko lēmumu. Jo cilvēka galvenais, cilvēka tas vispār tas, cilvēka uzdevums ir vienmēr rīkoties pareizi. Piemēram, arī tas pats kā, tāds pavisam slikts piemērs, ja, piemēram, arī slepkavas, ja, viņi savādāk nevarēja, ja, kaut gan mums liekas, ak, Dievs, kā tas ir, ja, bet tajā brīdī tas cilvēks, ņemot vērā visu viņa apziņu, ņemot vērā visu viņa izglītību, dzīves pieredzi, viņš savādāk nevarēja. Un līdz ar to mēs nekad nevaram nosodīt citu cilvēku, ja mēs nezinām, kā tad īsti ir bijis, vai ne? Nākamais jautājums ir mani sapņi. Tātad, cik ļoti es sekoju saviem sapņiem, cik ļoti es tos piepildu? No 1 līdz 10, cik ļoti es
atlieku viņus kaut kur malā. Kaut kad vēlāk bērni izaugs, un tad es sākšu apceļot pasauli. Ja? Es notievēšu, un tad man būs attiecības, un tā tālāk. Ja? Cik ļoti es dzīvoju šobrīd šeit, ja? Šeit un tagad, un cik ļoti es piepildu to, ko es tiešām vēlos. Nākamais jautājums, ļoti skaists jautājums. Es mīlu sevi. No 1 līdz 10, cik ļoti tu vari sev ielikt šo te atzīmi, kad es mīlu sevi? Cik ļoti es nedaru sev pāri, cik ļoti es dzirdu sevi, cik ļoti es ļauju sev būt tādai, kāda es esmu, cik ļoti es pieņemu sevi. Tas viss ir šajā es mīlu sevi sadaļā, cik ļoti es lutinu sevi. Nākamais jautājums ir mana ikdiena no 1 līdz 10. Tātad, kā es jūtos savā ikdienā, kā es novērtēju šobrīd savu ikdienu, kāda man liekas mana ikdiena, kā es jūtos katru dienu. Ideālā ikdiena ir tāda, ka tu ar lielāko prieku izlec no gultas un skrien uz darbu, tu esi smaidīga, apmierināta. Protams, tas nav iespējams katru dienu, ja? Un tā nav nevienam, lai kā arī no malas citreiz izskatās un liekas, ja? Patiesībā tā nav nevienam. Tā, nākamais jautājums ir mana sociālā dzīve. Tātad, kad es pēdējo reizi biju uz teātri, uz kino, kad es socializējos ar citiem cilvēkiem, uz konferenci, nu, bet es domāju, ka jūs varat ielikt sev diezgan daudz, jo arī šādā te veidā jūs socializējaties, ja jums ir projekts, jums ir grupiņa. Jūs esat starp citām sievietēm, un tā jau arī ir sava veida socializācija, ko noteikti jūs varat ieskaitīt šajā te jautājumā. Labi. Tā, nākamais jautājums ir mani ienākumi no 1 līdz 10. 14. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana sociālā dzīve ir 14. jautājums, jā. Es piefiksēšu arī, man nebija atsevišķi aprakstīts. 14. bija mana sociālā dzīve, tātad 15. jautājums ir mani ienākumi. Mani ienākumi no 1 līdz 10. Nu, protams, šeit mums jau nekad nebūs gana, vai ne? Bet šobrīd, ja tu tā skaties, jā, kāda ir tava ienākumi šobrīd un kā tu tos novērtē? Protams, ka mēs vienmēr gribam vairāk, bet paskatāmies tā reāli. Varbūt tev šobrīd ir pats labākais moments tavā dzīvē, jā, un tad tu vari sev ielikt diezgan augstu atzīmi. Tā. Nākamais jautājums man ļoti, ļoti patīk. Un tas ir 16. un tas ir mūza sev. Cik ļoti tu esi mūza priekš sevis un ko tas nozīmē? Cik ļoti tu sevi pati iedvesmo? Cik ļoti tu iedvesmojies no savām darbībām, no savām izvēlēm, no savas personības, ja? Un šis jautājums... Tā, mums vēl ir 10 minūtītes, viss kārtībā. Tātad, cik ļoti tu iedvesmojies pati no sevis? Cik ļoti tu apbrīno sevi, cik ļoti tu vēro sevi dažādās situācijās, ja? Cik ļoti tu domā, ka Dievs, cik es esmu kolosāla, cik es esmu fantastiska, un tā patiesībā nav iedomība, tā ir tāda sadarbība ar sevi, tā ir sevis mīlēšana, tā ir sevis pacelšana uz augšu, jo kurš gan cits, ja ne tu pati. Nākamais jautājums. Cik ļoti tu esi mūza citiem, ja?
cik ļoti tu iedvesmo citus cilvēkus, citas sievietes, savus bērnus, kā tu programmē savus bērnus, vai tu bērnus programmē uz panākumiem, kā tu programmē savus kolēģus, ja? Jo patiesībā mēs visu laiku visus programmējam. Arī es jūs šobrīd programmēju kaut kādā ziņā, ja? Un tātad, cik ļoti tu esi mūza priekš citiem, cik daudz cilvēku var pateikt, jā, tu man iedvesmo, tu esi tik iedvesmojoša sieviete, tu esi apbrīnojama, ja? Un šeit ir arī tas moments, ka iedvesmojot citus, tu, vismaz es personīgi, tad, kad es iedvesmoju citus, un es tiešām arī vismaz cenšos to ikdienā darīt, jo manuprāt, ka tas, kas nāk ārā no manām lūpām, ja, tas ir tas, kas iekrīt vai nu citiem sirdī, vai nu es viņiem to sabojāju kaut kādu to dzīves uztveri. Ja? Tā kā iedvesmošana būt priekš mūzei citiem, tas ir tāds brīnišķīgs veids, kā dzīvot šajā pasaulē un kaut ko skaistu atstāt aiz sevis, manuprāt. Nākamais jautājums. Cik ļoti tev ir motivācija dzīvot? No 1 līdz 10. Tas ir vispār būt šajā pasaulē, izbaudīt rudeni, izbaudīt ziemu, vispār piedzīvot, nezinu, savas vecumdienas, būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt un tā tālāk. Cik ļoti tu esi motivēta būt šajā pasaulē? Tas ir tāds jautājums interesants, ko mēs varbūt pat ikdienā nemaz neaizdomājamies, vai ne? Nākamais jautājums. Cik ļoti tev ir motivācija strādāt ar sevi? Noteikti šī projekta ietveros daudz ir nācies strādāt ar sevi, un kā tev tas ir, jā? Cik daudz reizes tu esi pateikusi, ai, šitas nav, ai, šitas ir garām, šito es nedarīšu, jātaisa kaut kādi vingrojumi, vēl kaut kas, jā. Kā ir šajā dzīves posmā? Un atceries, ka ja šajā dzīves posmā tu sev ieliec ļoti zemu atzīmi, tas nekas. Vienkārši dodies tālāk un noteikti, ka vēlāk varbūt būs daudz, daudz labāk. Tā, nākamais jautājums ir motivācija pildīt uzdevumus. Tas ir ļoti līdzīgs, bet tas ir tad, kad tev ir iedots kaut kāds uzdevums, piemēram, un cik ļoti tu tā kā pretojies vai nepretojies. Nākamais jautājums ir, tie divi jautājumi, jā, tādi iepriekšējie, viņi bija mazliet tādi saistīti, bet viņi tomēr ir katrs atsevišķi, kur tu atkal vari paskatīties, kas tad ir tas, kas tevi varbūt trigerē un kāpēc tu negribi un kas varbūt tevi tā kā attur no tās sevis jaunās versijas, jā. Nākamais jautājums tieši arī atbild uz iepriekšējo, ja? Tātad motivācija kļūt par sevis labāko versiju šobrīd no 1 līdz 10. Es zinu to, ka šeit es arī vienmēr lieku sev 10, ja? Vienīgais motivācija no darbiem. Motivācija no darbiem bieži vien ļoti atšķiras, ja? Un arī tās meitenes, kas ir nākušas manos dažādos kursos, viņām bieži vien šeit ir 10, ja? Jo tā motivācija ir, ja? Bet atkal tie iepriekšējie divi jautājumi varbūt mazliet attur, ja? Tā tad, jā. Cik ļoti tu esi motivēta kļūt par sevis labāko versiju? Un pēdējais jautājums ir, kā tu novērtēsi savu sievišķību? Mana sievišķība 1 līdz 10, jā? Un te par sievišķību arī. Man ļoti patīk tas, ka viss nāk no iekšienes. Un kāda tad ir tā tava iekšējā sievišķība, jā? Kā tu jūties viņā? Kā tev ir šobrīd un kas ir tas... kā tu izpaudi savu sievišķību, ja? Un man ir vēl viena tāda tēma, kuras šajā reizē, diemžēl neapskatīšu, bet, ja jūs vēlaties, varat man privāti rakstīt, un man ir tāds temats par kā būt resursā visu laiku,
Un tas ir tāds, ko jā, šoreiz mēs tā kā nepaguvām, bet tas ir arī tāda diezgan liela atbilde uz daudziem jautājumiem dzīvē. Tā kā mana sievišķība, labi, meitenes, tie ir visi 22 jautājumi. Tagad saskaitam, mums vēl ir 4 minūtes. Ieraksts arī tad beigsies. Es viņu noteikti pēc tam ielikšu savā YouTube. Jā, ļoti jauki, Ilze. Paldies, ka dalies. Jā, jūs varat arī ielikt, kā jums patika šis uzdevums. Jā, varbūt no 1 līdz 10. Ja? Tas ir tāds labs arī vērtējums, vai ne? No 1 līdz 10, kā jums patika šis uzdevums. Un varbūt ielieciet šeit, cik tad jums sanāca, nekautrējieties, jo tas ir tikai šis brīdis. Ja? Rīt, parīt varbūt savādāk, pēc mēneša varbūt savādāk, pēc gada varbūt savādāk. Ja? Man ļoti patīk, ka šis uzdevums sazemē. Un tas, ko es vēl daru un ko jūs varat izdarīt, tas ir tā, ka man nav ļoti skaisti uzzīmēts, bet es jums parādīšu, ja? Kādā veidā var šo uzdevumu salikt. Redzat, tādā aplī, ka jūs saliekat visus tos 22 uzdevumus, nu, atbildes, ja, tā kā šeit pa skalu, ja, teiksim, šeit bija, nu, te ir no 1 līdz 10 sarakstat, un tad jūs uzzīmējat, un tad jūs redzat, vai jūsu aplis iet raiti, vai tomēr jums pie kaut kā ir jāpiestrādā, ja. Un šeit arī varat izvilkt ārā, kas ir tas, kur jums ir visspēcīgākais šobrīd, ja, piemēram, kur jūs ielikāt 8, 9 vai 10, ja, un kur, piemēram, ir, nu, zem 5, ja, kur jūs gribat tā kā piestrādāt ar sevi, un tad, jā, noteikti pie tiem uzdevumiem strādājot, jūs iegūstat tādu tā kā balansu dzīvē, ja. Jo šeit tas jautājums skaits varētu būt dažāds. Es ieliku tādu, kas man tā kā liekas, un arī, ko es vienmēr esmu izmantojis arī dažādos kursos meitenēm vai arī tā saucamajos maratonos. Tā kā liels paldies jums, meitenes! Jā, paldies, Ilze, arī, ka dalies. Jā, te jau arī ir meitenes, kas raksta. Kā sanāca, jā, ja nepaspējat šeit uzrakstīt, varēsiet arī pie YouTube video pierakstīt, cik tad jums sanāca. Un es gribu jums arī pateikt paldies, un man milzīgs prieks, ka man izdevās ar jums iepazīties. Mazliet neklātienē, jā. Un paldies visām, kuras piesako, visām, kuras klausās manas meditācijas. Rīt jums būs vēl viena meditācija, pateicības meditācija, tā kā cerams, ka pieņemsiet arī to. Paldies, ja nemaldos, Lindai, kura pienāca pie manis dzīvē klāt. Un pateica, vai tu esi tā meditācijas meitene? Es teicu, jā. Tā kā paldies visām, un arī paldies tām, kuras pieteicās jau pie manis uz privātajām sesijām. Tā kā noteikti tiksimies, un lai jums izdodas, meitenes, lai jums izdodas būt mūzām priekš sevis un būt mūzām priekš citiem. Tā kā paldies, jūs zinat, kur mani atrast, ja es būšu jums nepieciešama. Paldies, atā!